Labdien, man sauc Pāvels, un šajā BūtLV video pastāstīšu jums par pasaulē mazāko A4 formātu printeri. Kā redzams, šis printers ir tiešām ļoti maziņš. Turklāt, tas darbojas ar akumulātoru, līdz ar to tam nav nepieciešama nepārtraukta enerģijas padeve. Patiesībā tas ir tik mazs, ka to var ievietot kabatā. Šim printerim ir iegādājumi arī dažādi papildus aksesuāri. Piemēram, šis turētājs kopā ar papīra rulli, kas ļauj printeri pārvērst par viengabalainu ierīci, kas var izdrukāt nepieciešamā garuma dokumentus. Šajā noformējumā, komplektā ar papīra rulli, printeri var piestiprināt dažādām virsmām, piemēram, autosalonā, nodrošinot iespēju drukāt pavadzīmes vai arī policijas gadījumā protokolus. Daļai no jums, protams, rodas jautājums, kur šajā printerī var iedabūt tinti un cik daudz spēj turēt. Patiesībā tintis tam nav vispār. Tas izmanto termopapīru līdzīgi kā veikalu vai kases terminālu čekos. Šis papīrs, kā apgalvo Brother, spēj noturēt savu uzdrukāto attēlu vismaz 7 gadus. Mēs nepārbaudījām 7 gadus, bet mēs pārbaudījām tādu problēmu faktoru kā saules gaisma. Lapa 2 dienas noturēt uz palodes saulē tik tiešām nesāka zaudēt izdrukas izskatu. Starp citu, Brother piedāvā arī papīru, kuram garantētais laiks, ko tas saglabās izdruku, ir pat 20 gadi. Lētākā termopapīra izmaksas ir nepilns 1 centims par A4 formātu loksni, kas nozīmē, ka vienas drukas izmaksas ir tieši tādas, kādas ir vienas papīra loksnes izmaksas. Ir pieejams 4 šī printera versijas, kas savā starpā atšķirās ar pieslēgvietu klāstu vai precīzāk savienojumu veidu klāstu un izdrukas izšķirtspēju. Mūsu apskatītais modelis PG662 ir apgādāts ar Bluetooth, infrasarkanā un USB savienojumu iespējām. Pagaidām šis printers atbalsta drukāšanu no datora un Android mobilajām ierīcēm, taču nākotnē tiks atbalstīts arī iOS mobilās ierīces. Saprotams, šis printers nav paredzēts mājas lietotājiem, un lielākā daļa to arī nenovērtēs kā labu alternatīvu normālam tintas printerim. Tomēr tas ir neaizvietojams gadījumā, ja nepieciešams veikt dažādas izdrukas, atrodoties ārpus biroja. Precīzāk, savā auto.